Bet man laikam labākais stāsts ir par augstogaļu, zivs galertu. Jo man draugi darbā saka, nu, ko jūs tur ēdat tajā Latvijā? Un tad es viņiem par augstogaļu izstāstīju. Saka, nu, savārīšu. Man ar zivi baigi garšo. Nu, tad savārīju aiznesu uz darbu, noliku priekšā savam kolēģim. Un viņš ēd. Viņš vispirms paņem un saka, nu, šitais jau silda? Es saku, nē, ēd. Viņiem tā sajūta, ka tā zupa nav uzsildīta. Ja? Jo Meksikā, kad vāra kaut kādas šitās vistu zupas, viņas tur liek tik daudz gaļu klāt, ka viņa tiešām ir galertaina. Līdz ar to viņš skatās to galertu, viņš saka, nu jāsilda, nav jāsilda. Nu, un tad sākās tas taurenīts degunā, ja, ko tu par saviem itāļiem saki. Tad mans draugs Oskars sēž un ēd. Es saku, tev nav jāēd, tev negaršo. Nē, viss labi. Un tā viņš tur mocījās. Viņš gan neapēd. Viņš man deva atpakaļ, jo nebija. Ar balzāmu es arī esmu iepērusies, jo es sākumā dūšīgi saviem itāļiem vedu balzāmu, un tad es sapratu, ka viņiem, man liekas, manā klātbūtnē ir kauns viņu izmest.